le luci basse e un velo di malinconia. Questa città addormentata sembra quasi mia. E in questo silenzio rivedo i tuoi occhi, come fantasmi nei miei ricordi. La pioggia lava le strade, ma non noi. Non può lavar via noi. Sveiki, skatītāji! Lūdzāt parādīt manu pilsētiņu. To es arī daru. Parādīšu un nedaudz pastāstīšu. Frankavila Maritima ir apdzīvota vieta un pašvaldība Dienviditālijā, Kalabrijas reģionā, Kozenco provincē, kuras vēsture aptver vairākus tūkstošus gadu. Tās teritorija ietver vienu no svarīgākajiem pirmsromiešu laika arheoloģiskajiem objektiem reģionā. Teritorijas apdzīvotība sākās jau vidējā bronzas laikmetā un dzelzs laikmetā, kad šeit apmetās entori, vietējā Dienviditālijas tauta. Redzat, cik sen šeit notiek dzīve. Un kopš tā laika zemestrīce šeit nav bijuša, reliefs nav mainījies. Tā kā viss ir kārtībā, etna arī ir tālu, etna nav Kalabrijā, tā ir Sicīlijā, līdz ar to šeit viss ir labi. Timpone della Mota un Mačjabate nozīmīgākie arheoloģiskie atradumi koncentrējās Timpone della Mota pakalnā un Mačjabate nekropolē. Šeit atradās sena entoru apmetne un nozīmīga svētnīca. Grieķu klātbūtne un Lagarija 8. gadsimts pirms mūsu ēras. Līdz ar lielās Grieķijas kolonizāciju un tuvējās Sibarīdas plaukumu, grieķi un vietējie iedzīvotāji saplūda. Svētnīca Timpone della Mota kļuva par nozīmīgu akropoli ar dievietai Atēnai veltītiem tempļiem. Daļa vēsturnieku šo vietu saista ar leģendāro seno grieķu pilsētu Lagariju, ko saskaņā ar leģendu dibinājis Epeinijs, Trojas zirga būvētājs. Jau rādīju, ka manā pilsētiņā ir Trojas zirgs uzstādīts, un arī blakus pie muzeja ir Trojas zirgs, kā viņš izskatījās oriģināli, jo ir uzskats, ka Trojas zirga autors ir no šīs puses. 4. gadsimtā pirms mūsu ēras apvidu pakļāva eratieši, un sena svētnīca tika izpostīta un pakāpeniski pamesta. Pēc Romas impērijas un Bizantijas perioda, kuru laikā vieta saglabāja nelielu vietēju nozīmi, viduslaikos sākās mūsdienu apdzīvotās vietas veidošanās. Nosaukuma izcelsme Villa Franca ap 16. gadsimtu ietekmīgā Saint-Severino dzimta Bisiņjāno prinči nodibināja apmetni, piešķirot tās iedzīvotājiem nodokļu atvieglojumus. Tādējādi ciems ieguva nosaukumu Villa Franca vai Franka villa, brīvais ciems, no nodokļiem un nodevām brīva teritorija. Vēlāk teritorija pārgāja Sera de Casana hercogu dzimtas īpašumā, kas kontrolēja šīs zemes līdz pat feodālās sistēmas atcelšanai 19. gadsimta sākumā. 1806. gadā ciemu satricināja notikums, kas kļuva par vietējās kultūras un garīgās dzīves centru. Tika ziņots par dievmātes parādīšanos, pēc kā tika uzcelts slimo dievmātes svētnīca, kas joprojām ir nozīmīga svētceļojumu vieta. Pēc Itālijas apvienošanās 1863. gadā ciemam oficiāli pievienoja vārdu Maritima, pie jūras, lai atšķirtu to no citām Frankavila nosaukuma vietām Itālijā un uzsvērtu tās atrašanos netālu no Jonijas jūras piekrastes. Mūsdienās Frankavila Maritima ir klusa pašvaldība ar aptuveni 2700 iedzīvotājiem, kas atrodas Palīno Nacionālā parka nomalē un Raganēlu upes ielajā. Frankavilas Maritimas ekonomika un pilsētas identitāte balstās uz lauksaimniecības, kultūras, arheoloģijas un turisma. Reģionā izveidotais Timpone della Mota arheoloģiskais parks un Sibarīdas Nacionālais arheoloģiskais muzejs
Šie objekti piesaista pētniekus un turistus, saglabājot ciematu tūkstošiem gadu seno mantojumu. Tā kā redzam, ka dzīvoju ļoti senā apdzīvotā vietā, agrāk tas bija ciemats, tagad pašvaldība, ir savs mērs, ka principā nevar teikt, ka tas ir ciemats, tā tomēr ir neliela pilsētiņa. Skaista, sakūpta, neliela pilsētiņa, kalnā, apakšā ir jūra. Jūra nav tālu, 10 km attālumā vai 10 minūšu braucienā ar automašīnu vai motociklu. Ļoti skaista ainaviska vieta. Man izdevās iegādāties māju šeit, pārdodot dzīvokli Rīgā, Ķengaragā, par ko es nereiz nenožēloju. Latvijā mājas nevarēju nopirkt, bet es varēju nopirkt māju šajā skaistajā ainaviskajā vietā. Man te ļoti patīk. Šoreiz tāds īsais video. Paldies par skatījumiem. Rakstiet komentārus, liekat laikus un tiksimies jau nākošajās sērijās. Lai viss izdodas un tā!